Labvakar. Mani sauc Gatis Zebergs, es esmu no aģentūras Not Perfect Rīga. Gatavojot šo prezentāciju, es diezgan ilgi domāju, par ko tieši pastāstīt. Jo vienmēr gribās stāstīt par kaut kādiem foršajiem darbiem, tādiem sirdī tuvajiem, drosmīgajiem vai superstilīgajiem vai tam līdzīgi. Bet redz, problēma lielākoties ir tāda, ka visi šie foršie darbi, viņi patiesībā procesā ir baigi vienkāršie. Ar viņiem ir viegli. Viņi top vai nu ļoti vienkārši, vai tie top bieži vien vispār netīšām. Tāpēc es tā domāju, un izdomāju, ka lai iet sviedri un asinis. Jā. Tātad, šis ir patiešām mūsu aģentūrai, man liekas, lielākais projekts, kas jebkad ir bijis. Pie tā strādāja 5 dizaineri, 4 ilustrātori no 3 dažādām pasaules valstīm. Mēs strādājām 12 mēnešus, un es apskatījos failos, mēs saražojām kopā 100 gigabaitus materiāla. Tas ir priekš grafiskās identitātes diezgan daudz, ņemot vērā, ka tur nav ne video, nekā tam līdzīgi, lielākoties tīra vektora grafika. Tas ir diezgan iespaidīgi. Jā. Tātad, runa ir par Aldera alus darbnīcu. Tā to sauc tagad, kad mēs sākām strādāt, to nesauca nekā. Mēs bijām vinējuši konkursā un strādājām pie paša, tas ir Aldera alus muzejs, respektīvi mēs strādājām pie muzeja ekspozīcijas. Un gadījās tā, ka pēkšņi arī pie mums nonāca identitāte, kas sākotnēji bija citai aģentūrai, bet sanāca, kad pēkšņi taisījām viņu mēs. Jā. Principā tur sākotnēji tas viss radošais koncepts principā tika būvēts uz Aldera vēstures, kas arī beigās tā arī viss ir. Tika ņemti, apspēlēti dažādi bijušie īpašnieki, Alderi, atrašanās vietas, nosaukumu maiņas un tā tālāk. Un viena no lietām vēl, kas tika ņemta, tas bija šis notikums. Tas ir kaut kāds 1906. gadā, man liekas, ir kaut kāds Alderu sanāksme visas Eiropas notikusi tur tajā rūpnīcā. Un kas interesanti, kāpēc es šito stāstu, šī bilde, konkrēti šī redzamā, bija kā pirmais darbs dizainerim, kurš atnāca pie mums tikko strādāt. Viņam tika uzdots šo bildi restaurēt. Viņa bija briesmīgā stāvoklī, tur nebija puses seju un tam līdzīgi. Un viņš arī pie tā strādāja 6 mēnešus. Jā. Sāksim ar logo, kā jau parasti. Bet principā mums nebija tik vienkārši. Ņemot vērā to, ka mums nebija arī nosaukuma, tad tas viss process bija diezgan haotisks. Tika paralēli ģenerēti gan nosaukumi, gan logotipi, un tas apmēram viss notika kaut kādā tādā veidā, kad vienkārši tika kaut kas taisīts, kaut kas montēts kopā, liktas lietas, vienkārši tas, kas strādā, nestrādā. Apmēram kaut kāds 3 mēnešus vienkārši šitādi ņemšanās. Kaut kas ar kaut ko. Vienkārši eksperimenti. Kamēr beidzot mēs pie kaut kā arī nonācām, un tas arī būs. Likās, ka ātrāk tam jāiet tai filmiņai. Jā. Lūk, šeit mēs esam tuvu tam finišam. Šis beidzot bija kaut kāds tas mirklis, kad arī no klienta mēs saņēmām kaut kādu zaļo gaismu, kaut ko taisīt. Jep, taisīsim šitā. Ok, forši, taisīsim. Ko daram? Kā mēs to taisīsim? Jo tā kā nav baigi vienkāršā lieta, ņemot vērā, ka tas ir logotips. Tad mēs uzrunājām vienu mums pazīstamu lietuviešu ilustrātoru dizaineru, kurš ir līdzīgas lietas zīmējis.
lai viņš mums uzzīmē šos kungus, aktīvos aldarus. Respektīvi, stāsts tur ir tāds, ka tas viss tā kā tiek pārcelts no tās, kur mēs redzējām, kur tie daudz aldari ir sabraukuši kopā, kad tas ir tā kā afterpartijas tam pasākumam, ka viss jau ir beidzies, un tad viņi tur pa maziem barņiem izklaidējas kaut kā. Lūk, tādas ainiņas, viņas bija paredzētas vairākas vispār taisīt. Jā. Mēs iedavām to taisīt tam lietuviešu ilustratoram, tad viņš mums uzzīmēja šādu skici, kas viņa, laikam, tāda lietuviskā mentalitātes tur bišķiņ pat daudz. Tad mēs viņu tā kā nomainījām, teicām, ka pamainīsim, un tad mēs dabujām šādu, kas arī mums īsti nepatika. Tad mēs dabujām šādu, kur mums arī nepatika tas, ka viņi ir baigi melnie, un līdz beigās mēs dabujām šādu. Un tad mums arī nepatika, bet mēs sapratām, ka pietiek. Bet īsti nezinājām, ko darīt. Tad es vienkārši ķēros pie klāt un sāku zīmēt pats, jo faktiski tajā iepriekšējā tas, kas mums nepatika, bija tas, ka viņi ir pārāk stīvi tie personāži, jo, ja tur ir tas ir tāds afterpartijas, tad tur vajadzētu būt kaut kādai bišķiņa dinamikai iekšā tajā visā, jo tur ir kaut kāda zināma jautrība tajā. Sāku zīmēt pats, sapratu, ka es to īsti nemāku zīmēt, un tad mēs atradām uz vietas ilustratori, respektīvi, kam arī iedavām šo uzdevumu. Notika process, apmēram tāds, tur arī ilgstoši. Pamainām to, kamēr mēs dabējām šādas līnijas, kas it kā likās forši. Nu, principā varētu derēt. Siluets ir diezgan labs. Why not? Paralēli tam visam mēs tur vēl turpinājām strādāt ar tekstu izkārtojumiem, kas tur apmēram tie faili, darba faili izskatās šādi, un viņi kad tur 50 gan jau beigās dabījām šo. Dēļ tā visu. Nu. Dēļ šī sīkuma mēs tur sastrādājām visu to. Jā, un beigās viņi arī pabeidz mums zīmēt, bet uzzīmējot šādu to ilustrāciju, kurai kā forša ilustrācija, bet īsti ne logotips. Ko darīt? Mēs sākām pētīt, kur tad slēpjas tā problēma. Šeit nevar laikam redzēt, bet respektīvi tas zīmējums ar zīmuli, viņš tā kā nestrādā mazos izmēros, un vispār viņš neizskatās logotipīgi, un ar viņu īsti izdarīt. Mēs tur mēģinājām darīt kaut ko ar viņu pašu, tīri digitāli to apstrādāt to zīmējumu. Tur arī nekas nesanāk. Tad mēs atradām piemērus, un mēs sapratām, ka mums ir tikai viens ceļš, mums vajag kaut ko stilistiski kā gravīru. Bet, nu, kurš to māk zīmēt? Atkal jautājums. Tad mēs ķērāmies pie pēdējā salmiņa. Mēs vienkārši gājām Behancē, skatījāmies, kas māk tā zīmēt. Diezgan daudz cilvēku patiesībā. Apbrīnojami. Un, jā, beigās mēs uzrunājām mākslinieku no Maskavas, nemaldos, no Krievijas katrā ziņā. Iedavām viņam uzdevumu. Viņš mums uzzīmēja šādas līnijas skaistas, kas principā, nu, tur ar zināmām korekcijām, bet mums ļoti patika, un mēs šito apstiprinājām. Te arī pabeigtais tas izstrādājums ar visu to gravīras estētiku, nu, brīnišķīgi, jo to var redzēt, ka cilvēkam ir savs stils, un viņš ir to ilgā laikā izkopis un to darījis. Brīnišķīgi. Principā pēc tam vēl vajadzēja būt uzzīmētām šādām divām ilustrācijām, šīm divām, un tā doma bija, ka tam logotipam, ka viņš būtu mainīgs, ka viņš nekad nebūtu vienāds, ka respektīvi viņš atkārtotos, bet mainītos randomā tās ilustrācijas apakšā. Bet viņas, diemžēl, netika nekad uzzīmētas, ilustrators tur salauza muguru, un pēc tam kaut kas vēl notika, un tad visiem bija viena alga, un nekas nenotika. Jā, lūk tā. Krāsas.
Tas laik, ka tā prezentācija krāsaināk, viņi bija baigi melnbaltā, tāpēc es tādu uztaisīju slaidu. Faktiski strādājot pie tā visam, uzreiz viss bija skaidrs, ka šis ir ceļš, kas mums ir jāiet, jo faktiski tas ir pirmā asociācija ar to brūzi, un lai viņi arī paliek varš proti. Tad mēs uztaisījām, kā parasti, krāsu kaut kādu tur paleti, kas viss ir skaisti un tam līdzīgi. Un vispār, kāpēc es to stāstu, jo tas baigi maznozīmīgi. Bet šeit parādījās problēma, kur ir joprojām, un ja kāds zina, kā to risināt, viņš man var pateikt. Tas, kad mēs nevarējām šo vara krāsu nekādā veidā dabūt divreiz nodrukājot vienu un to pašu. Jo, respektīvi, uz katra papīra, uz katras drukas mašīnas viņi izskatās savādāk. Kaut gan, teiksim, ievēro kaut kādus visus vienus un tos pašus parametrus. Tad mēs speciāli piemeklējām priekš nekrītotiem papīriem, citus kodus, krāsas kodus un tam līdzīgi, lai piedzītu maksimāli tuvu to visu. Bet vienalga, šī problēma reāli nav atrisināta. Jā, un ja kāds zina, tad pasakiet man, kā to var atrisināt. Tā. Un vēlreiz logo. Jo, kā jūs atcerēties, mums bija 100 alderi, bet pēkšņi mums rodas uzdevums, kad 100 alderi nedara, jo tur nav alderis logotips iekšā. Tā gadās. Tāds uzdevums, kā to izdarīt, ne? Jā, tad atkal mēs gājām cauri visam šitam vecajām. Varbūt paņemsiet kādu veco versiju vienkārši, kaut ko, varbūt kaut kā tā, kas nē, tas nenotika. Ko mēs atradām vienkārši šādu risinājumu, jo kaut kas bija jānokilo visā tajā, un tie bija 100 alderi. Un sanāca šādi. Kaut gan tas, man liekas, ka tīri no estētiskā viedokļa tas nav nemazām slikti. No radošā varbūt tas ir sliktāk. Šeit, protams, arī bija noņemšanās ar pašu to aldera logotipu integrēšanu iekšā, jo pirmkārt viņš sākotnēji ir slīps, otrkārt viņš vienkārši tā uzliekot slikti izskatījās, tāpēc tur viss ir speciāli izzīmēti, vēl tā tekstūras un nelīdzenas maliņas un vēl kaut kas, lai viņš saplūstu ar to gravīru kopā. Jā, un šeit arī tad ir final krāsainie logotipi, kuru vienu nevar redzēt kaut kādā veidā šeit. Jā. Tad, protams, kā katrai grafiskajai identitātei mēs izstrādājam arī biznesa komplektu, tur apmēram ģenerējot atkal šitādus dokumentus vairumā, kamēr nonācām pie kaut kā tāda, kas arī izskatās visnotaļ pieklājīgi, bet faktiski man liekas, ka tas nav svarīgi īpaši. Jo šis ir tas gadījums, kad šīs vizītkartes vai veidlaps redzēs kaut kādi 2 cilvēki kaut kur birojos, un viss vairāk neviens viņus neredzēs. Vizītkartes var būt savādāk. Bet kas ir svarīgi? Tas ir muzejs. Kā šī grafiskā identitāte darbojas muzejā. Un patiesībā to visu taisot arī pa īstam tieši tā grafiskā identitāte piedzima, jo es personīgi vispār esmu tāds cilvēks empīrists, un man liekas, ka tikai procesā tu reāli saproti to, kā tas patiesībā ir, jo teiksim, smuki uzbūvēta stila grāmata, ar ko tas viss beidzās, man tā kā neliekas, ka tas ir kaut kas izdarīts, jo tam reāli ir jāstrādā. Un šajā gadījumā mums bija tā iespēja faktiski taisot to muzeju, visu to izmēģināt. Un tikai pēc tam radīt stila grāmatu vai kaut ko tam līdzīgi, jo var pārbaudīt tām lietām, kas patiešām strādā. Šis ir viens no tādiem visapjomīgākajiem darbiem, kas tajā muzeja ekspozīcijā tika uztaisīts. Tie ir tādi ekspozīcija galdi, viņi ir ar tādu rādiusu, kur faktiski šeit viss no grafiskās identitātes, tādas, kādu mēs viņu redzam, arī parādās. Vai ne visi gan tipografikas noteikumi, gan lietojumi, ilustrāciju lietojumi un tam līdzīgas lietas. Tas viss ir šeit vienā vietā. Un, respektīvi, uztaisot šos vienus ekspozīcijas galdus, principā bija pilnīgi skaidrs, kā ir jātais viss pārējais.
Šis gan bija diezgan vājprātīgs darbs, jo tas viss, es tūlītās parādīšu, kad viņš beigas griezties, tas viss būvējis uz riņķa līnijas. Tas nav tā kā taisīt lineāri. Un, respektīvi, šādi izskatās failu iekšpuse. Jo visi teksti viņi atrodas uz riņķa līnijām. Un, baigais mess un baigi grūti. Jā, bet, kaut kā jau tikām cauri. Jā, te ir kaut kādas arī vienkārši bildītas no tā, kā tas... Tā, kas notiek? Kas nenotiek? Oi. Tā, kaut kas nesaprot. Tā, man kaut kas ir salūzis, bet, šeit vajadzēja būt bildītēm, slaidšovam no tā, kā tur patiešām muzejā izskatās, bet izskatās, ka to mēs neredzēsim. Jā, ļoti žēl. Jā, pašiem jāiet uz muzeju, tas atrodas tur Aldara teritorijā, un to visu var redzēt. Tur patiešām visa tā grafiskā identitāte, viņi ir atdzīvojusies un patiešām strādā. Šeit gan ir kaut kādas, jā, vēl kaut kas ir uztaisīts tam, ko jūs neredzējāt, kā papildus materiāls. Digitālā Aldara alus periodiskā sistēma, kur, šobrīd viņi ir bišķiņā ārpus konteksta. Atvainojos par to. Lūk, tā. Sanāca kaut kā ātrāk. Līdz ar to, sasumējot visu to kopā, ir tā, ka, lai cik varbūt tas viss projekts kaut kāds ir bijis pilns ar kaut kādām negācijām un tam līdzīgi, un kaut kādiem lēmumu maiņām un neizlēmībām un vēl kaut ko, neapšaubāms ir fakts, ka uztaisot kaut ko tam līdzīgu, ir diezgan liela gandarījuma sajūta. Jo, teiksim, ja es salīdzinu, kā tad ir lielākoties, teiksim, pieredzē bijis, kad vismaz 50% gadījumu ar grafiskajām identitātēm ir apmēram tāda, kad tu uztaisi logotipu, uztaisi tur vizītkartes vēl kaut ko, un tu viņus nekad vairs neredzi. Viņi vienkārši nav, jo viņas redz kaut kādu, tur daži cilvēki, biznesa partneri tam cilvēkam, kam tu uztaisīji, bet tas arī ir viss, viņas nedzīvo. Šis ir publisks projekts, un tāpēc tā vērtība ir daudz lielāka. Un, teiksim, neskatoties uz visu to, ka tur, teiksim, ir pārstrādāts un izdarīts nenormāli daudz, vai, piemēram, uztaisīt tur kaut kādi alus etiķešu dizaini, tur 564 vai nekur nekad netiks izmantot un tam līdzīgi. Tas nekas. Viņi var noderēt kādreiz nākotnē, un treniņš vienmēr ir labi un tam līdzīgi. Un ir izdarīta laba lieta beigās. Lai cik grūti viņi arī nebūtu nākusi. Tā. Paldies!